Man sauc Nenāds Zotiņš, esmu kopā ar ZAP.TV komandu, jaunajā Krišāna Barona Coffee Team. Tur, varbūt ar kafiju. Tur. Redz? Es ēdu diezgan daudz, dzīvoju, eju svarzālu. Un, ja mēs runājam tieši par darbu, tad nodarbojos ar show biznesu. Aktuāls rietumos, intervēju cilvēkus, vādu raidījumus, pasākumus. Tāds kā maizīt. Tu neticēsi. Gribēji kļūt par aktieru. Tu nezināji šo, ja? Nē. Jā, es atceros, mamma, es saku, tagad tu esi aktieris, es neesmu aktieris, es kaut kāda daļa no aktieru man tur ir iekšā, jo, tajā sfērā, kur es strādāju, ir jāpiedāvā. Jābūt atraktīvam un funny, tā, ko es neesmu pabeidz nekādas teātras spēles, kas vajadzīgs. Cik labi sanāk, aktieru meistarība, to lai es priekš cik, bet kaut kāda daļa no tā ir. Tā kā es gribēju būt ne kosmonauts, ne pavārs, ne sportists, bet jā, es nebētu to. Kad es sāku trenēties basketbolā, tad noteikti domāju, ka tas profesionāls sportists tā arī notika. 16 gadus vai vairāk es tāds biju, bet tad dabūju traumu nopietnu, protamiskā staļas pārauga, aizbraucu uz Talciem, padzīvot pirmo reizi dzīvē iekāpt depresijā, budismā, klausīju grāmatas, aizgāju uz kino, paskatījos filmas mājās, svarzālī, 3 mēnešus, domāju, ko vispār var darīt, tev reāli nav nekāda ietaupījuma, tev nav augstākās izglītības, diezgan čāpīgi. Tad piezvanīja manies cilvēks, Jānis Janšvits, producents, piedāvāja atbraukt uz kastīnu, basketbola apskatām. Atbrauc, kā tagad atceros, bija slims. Sliktais, es uzskatu slikts ar parādību. Tajā brīdī, kad es gāju ārā, tad tas telps, man izlāp tāds jautājums, ko man paprasīja. Tu vispār gribi to darbu? Es teicu, es gribu to darbu. Tad varbūt man kaut kādā veidā izlāp. Piesnīgi pēc dažām dienām teica, es nedēļas filmēt. Tā es nokļuvu basketbola apskatām. Tas bija ieraksta raidījums, tur bija stand-up, ceļā fona. Ar laiku es sāku rakstīt tekstus, pats braucu filmēt. Tā bija laba pieredze, un man liekas, nākamajā vasarā es sāku vadīt TFL tiešreiz. Tad nebija tā, ka man paprasīja, vai tu gribi, kā Žanāts pateica, tu vadīsi tiešreiz. Tikko sāku vadīt ierakstu, es domāju, nu kā tiešreiz, jo, es atceros pirmā tiešreiz, tāpat kā pirmais seks bija briesmīgi. 3 kameras, kurās skatīties vispār priekšā scenārijas pa minūtēm sarakstīts. Blakus eksperts, kurš arī uztraucies vairāk nekā es, izskatos, ka Ļeņins no mauzolē nomālēt baltu stāvu, vispār uztrauc. Pirmās 10 minūtes paiet, domāju, man maz, kad dzīvēja kauns, bet tad man bija nenāks. Domāju, man vēl 2 reizes šodien, bet tas ir jādara. Kā, trīts, reāli, tiešreiz. Cik man skatās, tur nezinu. Man vienmēr saka, 2 svarīgās lietas. Vienmēr vizualizē to, ko tu saki. Un otrā lieta, vienmēr domā, ka tu runā kāda drauga. Domā, ka tu sēdi savā dzīvoklī, ja viens partneris, tad pēc 13 vai 40 tūkstoši, kur to skatās. Tad tev zemapziņā nosēdīsies. Un tad būs uztraukums. Es vienmēr, kopš sāku vispār šajā nišā strādāt, esmu pozicionējis sev kā šobrīd izklādētāju. Tajā daļā ietilp žurnālists, bet es negribu sev definēt ne kā ex-basketbolists. Jā, es tāds esmu, bet es negribu kam tā saukt, ne kā sporta žurnālists. Es neesmu tas, kas pēta tās lietas sportā, tur iedziļinās un analizē ar draugiem aiziet, tu dzīvo, ka parunāsim kādu, tu tam dinamos. Vai tu vēl kaut kam tur beisbolā, tie džeki baigi nomās. Redzēju, kā ļoti. Es skatos, kas jauns sportā, bet es neesmu sporta žurnālists. Es vairāk gribu izstādāt cilvēkus. Cilvēks mērķi. Tāds ir. Es uzskatu, ka Latvijā ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, daudzās dažādās sfērās. Es pats tagad raidījumā sekotāju, kur erudīcija jāpierāda Eiropas Savienības kandidātos. Tā runā, tā debatē, tādas lietas zina. Es vienkārši brīnums, es tur jūtos tāds diezgan muļķīgs. Varētu teikt, ka jauniešiem es ieteiktu to darīt. Man liekas, ka vienā intervijās lasīt, viņš nesaprot cilvēks, kur brauc projām.
kaut kādā ziņā es piekrītu viņam, neskatoties cilvēku brauc projām, kaut kādām līnijām, lasīt zemēs, bet necenšās ar savu prātu, ar kaut kādu kreativitāti, kaut kādām idejām, mēģināt izsisties šeit. Es uzskatu, no sākuma tev jāpamēģina to darīt savā dzimtajā pilsētā valstī. To nevar, protams, es runāju par tiem jauniešiem šoreiz. Viņiem jāmēģina ir kaut kas darīt Latvijā, tikai tad draugi kaut kas strādāt, skimt burķus vai lasīt tābols vai kaut ko vēl. Nu, ja viņi to darīs, mēģinās darīt to, es zinu, ka ir ļoti daudz tiešām gudri un talantīgi cilvēki ar labām idejām. Tikai vajag ticēt saviem spēkiem un tiekties pēc mērķi, tad arī mums kārtās. Es nezinu, grūts jautājums. Laikam, pirmkārt, ir jāmēģina darbs, ir jādara tas, ko ir dara. Man liekas, ka ļoti daudz cilvēku ceļš Latvijā dara savu darbu. Jā, viņi iespējams vairāk vēlami, bet viņiem nepatīk. Protams, ka tev ir jāuztur ģimeni, vai tev vispār jā. Ja tu atradīsi tādu darbu, tad varbūt tu mazāk nedaudz pelnē. Darīs to, kas tev patīk. Tu būsi laimīgs reāli. No savas pieredzes, varbūt, protams, ne katram tā var paveikties, ka tu pēc kaut kādas lietas, tev aizver durvis dieviņš un atverās citas durvis, un tev tas, kas tev patīk. Iespējams, kaut kādā ziņā tev tas izdod. Tāpēc cilvēkiem, ja viņi darīs to, kas viņiem patīk, tad viņiem tas arī vairāk izdosies. Tā naudiņa, tā atnāks, viņi kaut kā tā atnāks pati. Nebūs tā, ka tu primāries, viņš te 15 stāv, man gribās dienā. Es ka vienkārši jādara tas, kas tev sirdī tuvākais, un tad kaut kāda sekundārā lieta tā pati atnāks. Nu, plus tev jābūt kaut kādā ziņā vienā lietā profesionālā. Darba etika, profesionālā, disciplīna, iespējams arī, ja tu neesi viens, tad komandas darbs svarīgs. Kā tu kopā veiksme, protams, veiksme, varētu ziņā intuīcija. Tā tie faktori, kas tev palīdzēs būt veiksmē. What do you think? What do you think about it? I don't know, man. Ты что-то сладкое будет, was tu to dod tās ладно, šņēšanās, kurš precenzēja. Wow. Tā, es atbildēju, es domāju, uz jautājumu. Nav tāds, es esmu tādā čilā, ja man liekas, ka tu esi dabisks un tu... Kas tāds tu esi? Man liekas, es esmu tajā uzņemšanas laukumā, vai kur tas būtu tāds pats, kā es ikdienā, varbūt cilvēki varbūt domā, ka es esmu pārāk varbūt visu laiku jaukuši un tāds pozitīvs.